Fakts, ka Eiropa noveco, nav nekāds jaunais. Līdzīgi demogrāfiski procesi, diemžēl, šobrīd notiek arī Latvijā. Taču vai bieži iedomājamies, ka līdz ar to palielinās arī autovadītāju vecums, kur ikdienā atrodas pie autostūres? Mūsu autostatistika liecina, ka jau tagad teju 10% no visiem autovadītājiem ir vecāki par 60 gadiem. Savukārt pašam vecākajam autovadītājam šobrīd esot jau 94 gadi. Uzlabot savas braukšanas iemaņas var un vajag jebkurā vecumā, un arī šeit drošas braukšanas skolā pieteicies vērā ņemams seniors 82 gadu vecumā. Seniors pie stūres, tā ir drošība un atbildība. Šādu projektu uzsākus realizēt Latvijas automoto biedrība kopā ar Starptautisko automobīļu federāciju, Ceļu satiksmes drošības direkciju un Latvijas automobīļu federāciju. Projekta ietvaros notiks bezmaksas braukšanas nodarbības, kurās autovadītājiem senioriem būs iespēja pārliecināties par savām prasmēm, kā arī kompetentu drošas braukšanas instruktoru vadībā saņemt individuālus ieteikumus, ko un kā darīt labāk, pareizāk un drošāk. Projekta ietvaros plānota bezmaksas redzes pārbaude, savukārt piedaloties projektā un to pabeidzot, dalībnieki iegūs certifikātu, kas apliecinās viņu braukšanas iemaņas. Šāda drošās braukšanas skola darbosies no 26. aprīļa līdz pat 31. maijam. Ideja par šādu akciju aizgūta no Vācijas un citu Eiropas valstu pieredzes. Projekts nebūšot viengadīgs, bet iecerēta kā tradīcija, kas turpināsies arī nākotnē. Kaut arī seniori uz ceļa parasti esot disciplinēti un ievērojot visas satiksmes noteikumus, tā esot laba iespēja papildināt savas prasmes un arī atsvaidzināt zināšanas. Demogrāfi apgalvo, ka ap 2050. gadu Eiropā lielākā daļa iedzīvotāju tuvosies senioru vecumam, tāpēc šī problēma skaršot daudzus un kļūšot arvien aktuālāka. Ja jūs vēlaties piedalīties Autokluba Lampa un Starptautiskās automobīļu federācijas projektā Seniori pie stūres, tā ir drošība un atbildība, zvaniet 1888 un piesakiet sevi. Informāciju var meklēt arī Latvijas automoto biedrības mājaslapā.